Mums ir apkopot rezultāti par pašvaldības budžeta izpildi šī gada 5 mēnešos. Nodokļu ieņēmumu pieaugums ir par 5% pret attiecīgo laiku. Pērn tas ir pret pirmajiem 5 gadiem 14. gadā, un kopējais ieņēmumu pārsniegums ir 500 000 eiro. Tā kā budžets pildās normāli, teiksim tā. Ļoti gribu paslavēt komunālo pārvaldi par tādu labu sagatavotību projekta realizācijai, kas saistās ar ielu posmu apgaismojumu izbūvi. Tātad, kā zinat, tika izbūvēts 335 jauni gaismas ķermeņi iebūvēti. Līgums tika parakstīts ar varam 25. maijā, un projekts tika pabeigts 29. maijā. 29. maijā. Vesela virkne pašvaldības šo tempu neizturēja, un līdzekļus projektu šajā laikā nerealizēja, līdz ar to viņi zaudēja Eiropas, nevis Eiropas, bet klimata naudu. Nu, mēs nezaudējām, tad jūs varat braukt un jūs redzat, kad šie darbi ir pabeigti. Nu, tad tika nomainīti nātrija gaismekļi 335 uz LED lampām. Tur enerģijas ekonomija sastāda 50%. Un kalpošanas laiks lampas ir par 40 000 stundām ilgāks. 40 000 stundas. Tas tāds nereāls cipars liekas, bet tā viņi apbalvo. Protams, neviens nav tik ilgi viņas darbinājis. Vai tas tā būs, to vēl mēs pārliecināsimies. Ja? Tātad, un tie ir Saules ielas posms, Lielais prospekts, Kroņa iela, Tals ielas posms, Tārgales iela, Jūras iela, Inženiera iela un Brīvības iela. Kopējās izmaksas 200 000. Un no tiem 115 000 ir klimata pārmaiņu finanses instrumenti. Citiem vārdiem Latvija pārdevusi CO2 kvotas un par to saņēmis naudu, un tā nauda tiek ieguldīta atkal CO2 izmešu samazināšanā, tikai tādā veidā. Tātad, cik es esmu runājis ar bērnu vecākiem, kuri bērni iet pirmskolas izglītības iestādēs Ventspilī, vecāki ir ļoti apmierināti ar tiem sporta laukumiem, ko mēs izbūvējām visos bērnu dārzos. Ja? Gan tāpēc, ka bērni aktīvi nodarbojas ar spēlē bumbu un citādi darbojas, pierod pie sporta nodarbībām, kas arī, es domāju, ļoti labi. Un es domāju, maz, kam ir mājās kādas tam līdzīgas iespējas. Un arī tie laukumi ir ar ļoti labu segumu, līdz ar to tie bērni tīri, ja, nevis pa smiltīm, kas arī droši vien vecākiem ir kaut kāds pozitīva emocija, īpaši mamām. Un mēs, ņemot vērā Ventspilnieku ieteikumus, mēs esam sākuši izbūvēt abās bērnu pilsētiņās futbola un basketbola bērnu laukumus. Ja? Jūs varbūt ievērojāt, ja abās pilsētiņās tādi darbi jau notiek. Atkal jūs rietumos šitādu lietu neieraudzīsiet. Ja? Un es atgādināšu, kāpēc mēs to darām. To mēs darām tāpēc, ka ļoti daudzi bērni mājās sēž pie kompjuteriem. Vecākiem ir ļoti parocīgi, mazais ekrāns, bērns tur stundām ilgi darbojas, ar līku muguru, sakumpis, bojā kapitāli redzi. Protams, viņam ir veikli pirksti, tas ir taisnība, gan parasti 1 vai 2, ne, visi 12. Ja, un drīz tiks pie brillēm un līkām šķībām mugurām, un jau būs par klientiem pie 20 gadiem, jau būs neirologu klienti, viena daļa, diemžēl. Lai tas tā nebūtu, tad mēs dodam tādu iespēju vecākiem, kad aiziet un lai tas bērns paskraida. Ir pieņemts lēmums, un tāds tiek lēmuma projekts virzīts uz domes sēdi. Tad Ventspils pirmā ģimnāzija,
kļūs par Ventspils valsts pirmo ģimnāziju, valsts ģimnāziju. Līdz šim viņai nebija šis valsts ģimnāzijas status tāpēc, ka tas audzēkņu skaits, kuram vajadzēja būt ģimnāzijā, bija 250, Ventspils ģimnāzijā bija 190 līdz 200. Tagad šis samazināja kabineta noteikumos noteikto, tas bija arī mūsu iniciatīva, jo daudzas arī valsts ģimnāzijas, kurām bija šis status, viņām nebija tas bērnu skaits. Tad viņš tika samazināts, jo tas bija nepamatoti uzlikts pirms vairāk 10 gadiem. Un, kas samazina līdz ar to mūsu ģimnāzija kļūst par valsts ģimnāziju. Nekas jau būtisks tur viņai nemainās. Valsts ģimnāzijai tas ir lielākie pienākumi metodiskajā darbā, kā metodiskais centrs. Tas ir tas galvenā viņu papildus pienākums. Ja. Kas arī, protams, atbilst pilsētas interesēm, bet tas nenozīmē, ka tas notiek uz kaut kā citu skolu rēķina. Valsts ģimnāzijai jābūt ir vidējām eksāmenu ballē jābūt virs 10, par 10% augstākai nekā vidēji Latvijā. Mūsu ģimnāzijā ir tā, valstī vidējā atzīme ir 51%, maksimālā 51%, tad 10, tad ir 51%. Mūsu ģimnāzijā ir 70. Pietiek ar 61, ja, ir 70. Ja precīzi 69,93, bet es apaļoju 70. Un Kurzemes plānošanas reģionā ir 49, tikai 49. Tā kā tās skolas skaitri izdalās kā kvalitīva skola. Ir pieņemts lēmums, ka pašvaldība Ventspils pilsētas doma atbalstīs Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcu Ventspils draudzi. Piešķirot 35 000 eiro pareizticīgo dievnama, kurš arī vietējas nozīmes kultūras piemineklis, logu restaurācijai. Tur logi un loga ailes, viss tas kopā. Tas darba apjoms ir daudz lielāks, mēs tikai vienu daļu nofinansējam, bet pārējai sadaļai ir arī finansējums, jo mēs negribam, kad kaut ko par pašvaldības naudu izdara, bet pārējais netiek izdarīts. Tā kā tur arī privātie ziedojumi ir, un tad kopā tas dievnams tiktu sakārtots. Mēs saņēmām kritiku, kad pabalsti, ko mēs maksājam, ir ar ļoti ne tikai ar pilniem eiro, bet arī ar visiem santīmiem. Ja? Un tas bija radies, kad vienkārši pārēķināja no latiem uz eiro ar koeficientu, un tad tur radās tie, piemēram, Ziemassvētku pabalsts 42,69 eiro centi. Jāsaka, mēs par to saņēmām kritiku. Es arī nebiju pievērstam uzmanību. Kad es to ieraudzīju, tad tas likās pamatot neapšaubām kritika. Un tad doma piekdien pieņems lēmumu noapaļot līdz pilniem eiro, bet uz augšu. Tad, ja bija 42,69, tad būs 43. Un attiecīgi 26 pabalstu veidi tādā veidā mainīsies. Sestdien mums ir zilā karoga pacelšanas svētki. Es atgādināšu, ka mēs bijām pilnie Baltijā, kas šādu veidu atzinību mūsu pludmale saņēma un starptautiskās kvalitātes standarta zīmi. Šogad šis pasākums iezīmēsies ar to, ka pirmo reizi tiks pasniegt atzinības raksti 2 kapitāla sabiedrībām, ka viņa to darbība ir visdraudzīgākā vidēji pilsētā. 2 saņems. Turpina samazināties bezdarbs, tas jau ir stingri zem Latvijas vidējā. Mums ir 7, valstī ir 8,6, Kurzemes reģionā 10,3.
Liepājā 11,6%. Šobrīd ir par 0,4% punktiem zemāk nekā pirms gada šajā laikā.